Ja jūs kaut nedaudz interesē astroloģiju, es domāju, ka pēdējā gada laikā jūs jūtat transformējošas enerģijas. Varbūt sajūta, ka vecie modeļi vairs nestrādā, lietas sabrūk un gribas transformēt savu dzīvi. Un tas nav nejauši. 2025. gads patiesībā ir bijis pamatu laušanas gads. Tas bija skaitļa 9 no numeroloģijas noslēdzošais posms, Marsa gads, kur ir cīņa, spriedze, un, lai sāktos kaut kas jauns, vajag no kaut kā atbrīvoties. 2026. gads ir brīdis, kad pamati vairs neplaisā, tie brūk, un mēs būvējam jaunu māju. Protams, šeit mums rodas jautājums, ko tas vispār nozīmē pasaulē un ko tas nozīmē personīgi man. Par to arī šajā video. Kā veidiskais astrologs, es skatos uz šo periodu nevis no baiļu skatu punktu, bet no iespēju skatu punktu. Un te ir svarīgi saprast, ka katram no mums ir savas konkrētās enerģijas periodi un tranzīti. Un, protams, gada griezumā mēs varam izjust mazliet citas enerģijas no citiem cilvēkiem. Bet mēs skatāmies uz kopējo, un tad jau dzīvojot, piefiksējot, vērojot, mēs sapratīsim. Man vairāk fokus ir uz šo tēmu vai uz šo. Vairāk gribējās atbrīvoties no šī vai no šī. Un tas, iespējams, nesakritīs ar jūsu draugiem, ģimenes locekļiem, bet kopsaucējs būs vienāds. Un to arī es gribu jums nodot. Kopumā 2026. gads ir jauna cikla sākums, skaitlis 1, tas ir saules gads. Un tieši tāpēc 2025. gadā mēs varējām piedzīvot spēcīgas iekšējās krīzes, trauksmi, izsīkuma enerģijas un gribējās atbrīvoties jau no visa tā, kas vairs neder. Šeit 26. gads atnes jaunas iespējas, jaunu vīziju, bet tikai tiem, kuri dara. Tas ir par spēju uzņemties atbildību, par individualitāti, par spēju pateikt nē. Tiem, kuri ir upura lomās, tiem, kuri gaida glābējus, man ir sliktas ziņas, jo šajā periodā jūs īpaši izjutīsiet to, ka ir laiks piecelties un darīt. Tiem, kuri ir gatavi riskēt, tiem, kuri ir gatavi par sevi parādīt, izmēģināt jaunas lietas, 2026. gads būs fantastisks pamats nākamajiem 9 gadiem. Īpaši svarīgs periods vispār pasaules mērogā būs februārs, jo šeit mūs sagaida saules aptumsums ūdensvīra zīmē, kas vienmēr ietekmē tehnoloģiju attīstību, jaunu likumu veidošanos, kaut kādu savu veidu revolūciju. Plus 20. februārī Zivs zīmē savienosies Saturns ar Neptūnu. Šī kombinācija ļoti bieži aizmiglo robežas starp ilūzijām un realitāti, starp stabilitāti un hausu. Tāpēc globālā līmenī tas var dot jaunas ideoloģijas, jaunu kustību, varas, politikas izmaiņas. Iedos kustību, virzienu, un tad 2026. gada laikā mēs varēsim redzēt, kā tas attīstās. Tāpat šeit mēs varam sagaidīt pārmaiņas varas kontrolē, īpaši konkrētām valstīm, un par to liecina arī vēsturiskie periodi. Šeit mums vajag paskatīties uz 1999. gadu, 2008. gadu un 2017. gadu, jo tie pēc enerģijām bija līdzīgi 2026. gadam. Un tur mēs varējām novērot tiešām varas izmaiņas, noteikumu izmaiņas, likuma izmaiņas, vēl kaut kādas savienības brūk, kaut kādas jaunas veidojās, vērosim, kā tas attīstīsies vēlāk. Tāpat šis periods atnesa transformāciju finansēs, bija finanšu krīze, nesaku, ka tas atkārtosies, bet līdzīgas enerģijas var būt, var tik kontrolēt vairāk nauda, vispār valūta, kas no kurienes nāk, tāpēc ir labi riskēt šajā gadā, bet ne ar finansēm. Tur būs jāuzgaida. Ja ieguldamies, ja riskējam, tad ar kaut kādu mazāku summu, jo var gadīties to pazaudēt. Tāpat saules gads pats par sevi saka karstums, siltums, un šeit mēs varam dabas kataklizmu mērogā sagaidīt lielāku atkal sarunu par globālo sasilšanu, arī vēsturiski to mēs varam novērot šajos gados šo tendenci. Karstuma viļņi, vulkāna izvirdumi, ugunsgrēki, tāpēc, ja dzīvojat reģionos, kur ir paaugstināts risks vai plānojat doties kaut kādos ceļojumos uz šiem reģioniem, apsveriet, vai tas ir vajadzīgs un cik droši tajā konkrētajā brīdī tas ir. Vēl, ja mēs runājam par 2028. gadu, ļoti daudz astrologi gaida Jupītera tranzītu Vēža zīmē, jo tas ietekmēs ģimenes pieaugumu noteikti, vispār ģimenes tēmu aktualizāciju,
var būt lielāka vēlme pēc drošības, pēc komforta, pēc stabilitātes. Tāpēc šī tendence maijā, jūnijā īpaši aktīva, un tā saglabāsies līdz decembrim. Pēc tam Jupiters ies retrogrādu kustībā, mazliet cita pozīcija jau būs, bet kopumā mīlestības pilns gads. Un, ja mēs runājam par vispār kopējo tādu sajūtu par 28. gadu, tad ir jāsaprot, ka tas nebūs viegls, bet tas būs ļoti nozīmīgs, jo tas ieliek pamatu nākotnē, un šeit ir jābūt godīgam pret sevi, jābūt spējai mainīties, uzņemties atbildību, un ja jūs spēsiet to izdarīt, tad šis periods būs fantastisks. Un tagad īsā prognoze 2026. gadam pa mēnešiem. Janvārs iesāksies ar planētu parādu Mežāzī, kas liecina, ka būsim aktīvi karjerā. Var gribēties kaut ko mainīt, transformēt, un droši šajā periodā varam uzņemties jaunus riskus saistībā ar sociālo realizāciju. Produktivitāte, disciplīna un plānošana ir galvenie mēneša atslēgvārdi. Februāris vēl turpina šīs enerģijas, bet, diemžēl, te jau sākas aptums un koridors, kas nozīmē, ka nopietnas lēmumus vispār ne tikai ar karjeru, bet ar dzīvi labāk atlikt. Te varam turpināt iesākt to, nobeigt kaut kādas lietas, bet neko jaunu nesākt. Planētas sola inovācijas tehnoloģiju jomā un zinātnē, tā kā sagaidīsim noteikti kaut ko jaunu. Martā jau rīmstās aptums un koridors, un šeit mēs vēl jūtam tādas mainīgas enerģijas. Var gribēties palikt vienam pašam, var būt vēlme pēc kaut kādām pārmaiņām attiecībās, vispār apkārtējā vidē. Varam mazliet izolēties, bet tomēr nepieņemam līdz galam svarīgus lēmumus. Ejam skaistumā, radošumā, ar kaut kādu mīlestības pieskaņu tajā visā, jo aprīlī šīs enerģijas aktivizēsies īpaši. Varbūt sākumā atkāpjamies, izdomājam, ko mēs vēlamies, un ejam aprīlī ar jaunu cerību. Un aprīlis atnes lielu vēlmi socializēties, izmēģināt kaut ko jaunu. Varam sākt jaunus pulciņus, jaunus hobijus, atrast jaunus draugus vai jaunu partneri. Vispār kopumā labvēlīgs laiks jauniem sākumiem. Un tad mums ir maijs, viens no gada labākajiem mēnešiem. Šis periods ir bez retrogrādu planētām. Varam precēties, varam sākt jaunu biznesu, mācības, pirkšanu, pārdošanu. To visu šeit varam darīt. Un jūnijā mēs mazliet paturpinam šo enerģiju, bet jau uzmanīgāk. Jo Jupiters ieiet savā labākajā pozīcijā. Tas var ietekmēt tieši ģimenes plānošanas jautājumus, var gribēties ieņemt bērnus, varbūt tas beidzot izdodas, var gribēties pārvākties, var gribēties daudz ceļot, tā kā vairāk liekam fokusu uz šīm tēmām. Jūlijā mums jau sākas retrogrāda Merkurs, kas stāsta par to, ka nepieciešams ļoti pārdomāti veikt pirkumus saistībā ar tehnoloģijām. Tāpat var kavēties dokumentu kārtošana, iesniegšana, ceļošanā var būt arī kaut kādas problēmas, aizkavēšanās, pārcelšanas, tā kā varbūt to šajā periodā labāk nedarīt. Bet vēl joprojām varam pievērsties ģimenes plānošanai, bērnu ieņemšanai. Augusts ir izaicinošs mēnešis, bet ļoti interesants. Jāpabeidz izdarīt iesāktās lietas, jo šeit jau sākas retrogrāds Saturns. Un ja jūs kaut ko gribat transformēt, mainīt karjerā, tad to labāk paspēt izdarīt līdz augustam. Jo tālāk noslēdzošie gada mēneši vairs nenesīs tik pozitīvu rezultātu. Vai arī tas būs, bet tas būs palēlināts, un mums jau gribas, lai ir ātrāk. Tāpat šeit nav ieteicams sākt nekādus remontdarbus un apdomāt lielos visus pirkumus. Septembris mums jau ir vērsts uz tādu radošumu, mācīšanos, uz jaunu prasmu iegūšanu, izmēģināšanu. Te var būt daudz kultūras pasākumi, daudz socializācijas arī, un to visu vajag darīt. Starp citu, septembris arī ir viens no labākajiem mēnešiem jubilejām un kāzu svinēšanai. Un, ja gribas liels pirkums, ieguldījums, tad arī septembrī to visu var darīt. Oktobris jau kā rudens vidējais mēnesis, un tad jau tālāk tas aiziet noslēdzošajās enerģijās, nes bremzējošu vibrāciju, jo šeit mums rodas
parādās 3 retrogrādu planētas, un viena no tām ir Venēra, kas var kavēt attiecību jautājumus, visus jautājumus saistībā ar skaistumu, labāk neveikt nekādas plastiskās operācijas, manipulācijas ar fizisko ķermeni. Tāpat remonts, mašīnu iegāde, to visu labāk tad atstāt uz gada sākumu vai 2027. gadu. Var parādīties bijušie partneri, esošajās attiecībās var gribēties kaut ko transformēt, mainīt, var likties, ka galīgi nekas nedara. Šeit gan sev ir jāuzdod jautājums, vai tiešām man tas jau ilgi sēž un es ļoti sen gribu kaut ko mainīt, vai tas ir vienkārši tāds mirkļa vājums. Ja tas ir mirkļa vājums, labāk tajā neiet un pagaidīt, kad noslēgsies šis te periods. Tāpat es jau minēju saistībā ar nekustamo un kustamo īpašumu, labāk visu atliekam tad jau uz nākamo gadu, jeb 2027. Novembris turpinās ar pārmaiņām. Šeit Rahu un Ketu maina savas pozīcijas, kas var atnest pilnīgi jaunu iedvesmu, jaunus notikumus. Un te ir jāņem vērā, ka katram no jums tas būs kaut kas savs. Jums var atklāties kaut kādi talanti, kaut kas tāds, ko jūs visu laiku sevi varbūt noliedzāt vai nevarējāt ieraudzīt, un novembrī jūs beidzot saskatat iespēju, kā tur realizēties. Vai, teiksim, tā atrodat jaunu hobiju, un jums viņš ļoti, ļoti labi sanāk. Tāpat šeit var gribēties atbrīvoties no kaut kādiem ieradumiem, kaitīgajiem, piemēram, no cilvēkiem. Arī var gribēties transformēt māju vietu, karjeru. Kā jau minēju, tā kā mūsu retrogrāds Saturns, tad arī varbūt šo jautājumu apdomāt un pie tā atgriezties jau pēc tam 2027. gadā. Un decembris noslēdzošais gada mēnesis vēl joprojām turpina šo transformāciju, gan iekšējo, gan ārējo, bet mēs varam saņemt atbalstu, ja mēs zinām, ko mēs gribam. Un šeit ir ļoti svarīgi apdomāt, uzdot savu jautājumu, gada noslēdzošais mēnesis, veikt tādu sevis analīzi. Un, ja jūs vēl joprojām domājat par kaut kādu bērnu pieaugumu vai ģimenes transformāciju, tad arī to labāk mēneša sākumā, jo decembra beigas jau atnesīs sarežģītākas enerģijas priekš šī. Tas arī īsumā viss par katru no 2028. gada mēnešiem, lai šis gads jums atnes patīkams transformācijas un iespējams kaut ko pavisam jaunu.